Ja tu neguli, tavi treniņi un uzturs ir gandrīz bezvērtīgs. Tāpēc respektē savu progresu zālē, un šajā video tu uzzināsi manus top ieteikumus labākam miegam. Bet nesatraucies, tas ir process, no kura mācīties, jo man pašam jāatzīstās, arī miegs ir mans lielākais klupšanas akmens. Un to neizlabos ne proteīna pulveris, ne citi uzturu bagātinātāji vai arī kāda maģiskā brīnumkapsula. Vispirms miegs, un tad viss pārējais. Jo tu arī savu dienu neuzsāksi ar neuzlādētu telefonu bateriju. Pareizi. Tavs telefons var būt ar visjaudīgāko kameru, ja, ar visvairāk featurām, bet ja viņš nav uzlādēts, kam viņš ir derīgs. Un tāpat es skaties uz savu miegu. Miegs ir mūsu svarīgākā reģenerācijas funkcija. Tāpēc skatīsimies, kā mēs mūsu bateriju varam uzlādēt vislabāk. Kas tad ir tā problēma, jeb kur slēpjas tie sūdi? Cilvēki guļ maz un pierod pie tā, un pēc tam izliekās, tas jau neko neietekmē. Un visas šīs sekas mēģina slēpt ar stimulantiem, kafija, ja, enerģijas dzērienu, viss kaut kas cits, un tā mēs vienkārši pierodam pie sliktas miega kvalitātes, kas pēc tam velk uz leju mūsu dzīves kvalitāti. Un miegu mēs upurējam visām darbam, telefonam, seriāliem, vēl vienu epizodi Netflixā, ja? Un tā tu aizēji gulēt 4 no rīta un brīnies, kāpēc grūti ir pamosties uz darbu, kāpēc tev ir besis, kāpēc tu esi depresīvs un kāpēc tev ir grūti no rīta piecelties. Un tad nepaiet laiks, un nogurums kļūst jau kā standarts, un tad pārsteigums nav progresa zālē, nav enerģijas, svars stāv uz vietas, vai pat nāk klāt. Ja? Un miegs jau nav domāts tikai, lai mēs atpūstos un labi izgulētos un sapņotu. Miegs, kā jau minēju, ir uzlādes funkcija. Miegs palīdz arī labai hormonālai veselībai un labai psiholoģiskai veselībai. Visi izklausās baigi drūmi tagad, ne? Kas tad ir tie risinājumi? Neglīti pavisam vienkārši, bet viņi strādā. Ej gulēt vienā un tajā pašā laikā. Nepavelti, māma tev bērnībā to mācīja, ja? 9 gulēt, telefons ārā un saldus sapnīšus. 7 līdz 9 stundas ir aptuveni tas vidējais, ja citam pietiks mazāk, citam vairāk. Svarīgi nav, cik ilgi, bet cik kvalitatīvs ir tavs miegs. Tāpēc tev ir jāskatās vispirms, kas ir tavs galvenais traucēklis, jeb kāpēc tu nespēji aiziet laicīgi gulēt, vai arī kāpēc tavs miegs ir tik plāns, un iemesli var būt daudz un dažādi. Viens no populārākajiem - kafija. Ja? Ja vienkārši pārāk daudz kofīns. Ja tu jūti, ka ir laiks iet uz čuču mūžu, bet nevar iemigt, jo sirsniņa sitās pārāk strauji, varbūt samazināt kofīnu konsumciju pēc 4:00 vai vienkārši kopā pa dienu uzņem mazāk kofīnu vai citu veidu stimulantus. Citi cilvēki to izjūt mazāk, un citi to izjūt vairāk. Tāpēc pats atbildīgi skaties un analizē. Es saprotu, ka šis risinājums nav tas interesantākais, bet tas viennozīmīgi strādā. Vēl viens mazs padoms - izdari visus savus darbiņus pa dienu. Neatliec darbus uz nākamo dienu, jo tad, dodoties gulēt, tu visu laiku domās, man rīt jāizdara tas, man rīt jāizdara tas. Ja? Tas ir tas pats satraukuma efekts, kā atceries, 5. klasē, pirms došanās uz ekskursiju, nevar aiziet gulēt, tāpēc, ka tu esi satraucies. Patīkam vai nepatīkam, vienalga. Iznākums ir tas pats, miegs tiek upurēts. Vēl viena lieta ir svarīga - visus ekrānus ārā. Neslēdz ārā šo ekrānu, kamēr neesi noskatījies video līdz galam, ja tu viņu skaties šobrīd gultā. Taču vislabākais ir aizmigt tumšā un klusā vidē un vēlams izveidinātās telpās. Citiem cilvēkiem patīk zemāka temperatūra guļot, jo pie augstākas temperatūras, ķermeņa temperatūras, ir arī grūtāk iemigt. Miega trūkums nav vājums. Miega trūkums ir disciplīnas trūkums. Ļoti bieži nevis mēs dodamies kopā gulēt ar savu mīļotu cilvēku, bet mēs gultā ņemam līdzi trešo. Tas ir telefonu.
Un no telefona ir visgrūtāk nolikt malā. Mēs sākam saucamo doom scrollingu. Ja? Vēl viens video, vēl viens video, vēl viens video. Cerībā, ka atradīs kaut ko interesantu vienos naktī. Bet tāpatās kā ballītēs, tāpat arī gultā nekas interesants nenotiek pēc 12. Tāpēc svarīgi ir tas, paskaties savus video, velt laiku sociālos mēdījos pirms dodies gulēt, bet noliec telefonu malā un dodies čučēt. Vēl viens aspekts, kas var uzlabot tavu miegu, ir uzturu bagātinātāji. Uzturu bagātinātāji viennozīmīgi nav obligāti, taču, kā jau slavenais Latvijas fitnesa filozofs Lauris, jau labākais fitnesa kanāls saka, iepis magniju. Magnijs palīdzēs tavai centrālajai nervu sistēmai nomierināties un uzreiz lielāka iespēja kvalitatīvam miegam. Taču ir arī daudz dažādi suplementi, kas var uzlabot miega kvalitāti, palīdzēt tev iekrist dziļākā miegā, bet svarīgākais ir nepaļauties uz medikamentiem, neveidot atkarību no recepšu zālēm. Tie ir īstermiņa risinājumi, kas var radīt ilgtermiņa problēmas. Vislabāk savu miega higiēnu ir sakārtot ar sabalansētu uzturu, ar labu treniņu rutīnu, jeb fiziskām aktivitātēm un, protams, ar labu psiholoģisko stāvokli, jeb vienkārši pozitīvu uztveri. Un ja jau mēs iesākām runāt par uztura bagātinātājiem, pārējām mūsu monologu otrajā daļā, ne tikai lietas, kas palīdzēs mums miegam, bet varbūt mani mīļākie uzturu bagātinātāji vai uzturu bagātinātājs, kurus es ieteiktu. Es saprotu, mēs dzīvojam sociālo mēdīju un pārdošanas laikmetā, un pavadot varbūt pietiekami daudz laika TikTokā un Instagramā, tev var likties, man vajag to, man vajag to, man vajag to, un ļoti daudz cilvēki uzsāk savu ceļu zālē vai uz veselīgāku dzīvesveidu ar pirmo jautājumu, ko es varu vecīt nopirkt, ko man vajag, ja? Kas man jālieto? Ja tu, principā, sakārto savu uzturu, savu miegu, un esi vēl aktīvs zālē vai nodarbojies vienkārši ar sportu, vajadzība pēc uzturu bagātinātājiem ļoti mazinās. Es zinu, šokējoši. Ja? Atceramies, kad uzturu bagātinātāju industrijā tur visur darbojās mārketings. Un kā visvieglāk var likt tev kaut ko pasūtīt vai nopirkt, ir iebiedēt. Ja? Ļoti bieži tā tad tiek radīta problēma, lai pārdotu risinājumu. Un kā vislabāk saprast, vai man vajag tos uzturu bagātinātājus, vai viņus vispār nevajag? Asins aina. Paskatāmies, kas mūsu tātad mašīnā darās zem kapota. Bet taču, lai video nebūtu pārlieku garlaicīgs, es, protams, vēlos, lai jūs ietaupat naudu, neuzķeraties uz mārketinga trikiem. Es došu papildus savus favorītus un izņemot magniju, noteikti kreatīns. Kreatīns tev palīdzēs ne tikai zālē, tātad spēkam, jaudai, atjaunoties, bet kā aizvien vairāk pētījumu pierāda, kreatīns palīdz arī kognitīvajām spējām. Par dozām, jeb cik daudz to ņemt, tas katram cilvēkam ir individuāli, un tas ir attiecīgs no tā, cik liela tev ir muskuļmasa, kāds ir vispār tavs kopējais noslogojums, un cik jau sen tu vispār kreatīnu lieto. Par kreatīnu daudz arī runā par loading fāzi, tā nav obligāti jātaisa, lai mēs vienkārši nesarežģītu dzīvi. Kreatīns strādā vislabāk tad, ja tu viņu lieto ilgtermiņā. Protams, var strīdēties par labāko laiku, kad lieto, un ir zinātniskā literatūra, kas saka labāk tieši pirms treniņa laikā vai pēc, vai pirms miega. Vislabākais ir atvienkāršo visu, un dzer katru dienu vienā laikā. Es personīgi to daru pie brokastīm. Un tādā veidā es ilgtermiņā noturos pie savas kreatīna dzeršanas rutīnas.
kā es vienmēr saku, kas ir arī liela tēma maniem monologiem, nesarežģīja pats sev dzīvi. Ja tu izveidos tik sarežģītu rutīnu, tas nekas, ka viņi ir super optimizēti, tu nespēsi pie viņas noturēties, un viss ir vienkārši metams ārā. Tātad, kreatīns strādā ilgtermiņā, dzer viņu vienkārši, vislabākais ir pats monohidrāts, viss pārējais ir mārketinga triks, drošs, izpētīts, sāc ar mazām dozām, vēro, kā jūtās arī tavs kuņģis, un kreatīnu nevajag klasisko draiskūpu, dzērām daudz ūdeni, un nebaidies par ūdens aizturi. Sākumā, lietojot kreatīnu, veidojās nedaudz ūdens aiztura, bet ilgtermiņā tas pilnībā izlīdzinās, un viss, ko tu manīsi, ir performance zālē un labākas kognitīvās spējas. Bet, ja tu jau kādu laiku ej uz svaru zāli, tad tāds vispārējais ieteikums, un tas katram ir vēl vienreiz uzsvaru individuāli, ir 1 grams kreatīna uz 10 kilogramiem ķermeņa masas, vai arī skaties iepakojumam otrā pusē. Visbiežāk rekomendācija būs 3 līdz 5, bet zelta standarts ir 5 grami dienā. Es personīgi lietoju vairāk un pazīstu arī daudz atlētus, kas lieto 7+ grami, pat 10 grami un pat vairāk dienā bez jebkādām blaknēm. Kā jau daudziem latviešiem, es zinu, tev pietrūkst D vitamīns. Jo Latvija atrodas platumgrādos, kur varbūt saulīte nav visbiežākais ciemiņš. Bet, kā jau iepriekš minēju, arī D vitamīnu var izmērīt tātad pēc asinsainas, bet lielākoties viņš ir pie zemās robežas, ja pie zemās normas, tāpēc D vitamīns ir super uzturbagātinātājs. Attiecīgi, varbūt par to, cik stipri tev vajadzētu dzert, vislabāk konsultējies ar savu ģimenes ārstu, ja, un pēc atkārtota laika, lai pārbaudītu, vai viņš tev labi absorbējās, veids atkal asins ainu. Kā jau iepriekš minēju, Latvijā tas nav vienkārši trends, tam visam ir geogrāfisks pamats. Un ko tad vispār tas D vitamīns dara? Kāpēc tad vispār tas D vitamīns ir jādzer? D vitamīns dod enerģiju, uzlabo tavu imunitāti, pašsajūtu. Ziemā lielākā daļa varbūt cilvēku viņu dzer vairāk, un uz vasaru labākajam saulītē izbaudam labu laiku svaigā gaisā, ar draugiem, ar fiziskām aktivitātēm, un tad varēsi viņu arī padzert mazāk. Bet seko lūdzu visam līdzi, jo vēl vienreiz gribu uzsvērt to, neuzķeries uz mārketinga āķa, neizgrūd visu savu naudu suplementos, jeb uzturbagātinātājos, labāk velti to zāles apmeklējumam un veselīgam uzturam. Nākamais. Tu jau droši vien nevarēji sagaidīt, ka es šo pieminēšu. Visu uzturbagātinātāju karalis, jeb karaliene proteīna pulveris. Vai viņš ir obligāts? Nē, nav. Bet caur proteīnu pulveri vienalga, vai tas ir piena sūkala, lielopu, rīsu vai jebkāds cits, tu spēj saņemt pilnu aminoskābju profilu, jeb ļoti vērtīgas olbaltumvielas. Kāpēc, jeb kā es viņu lietoju? Es viņu nedzeru kā šeiku, taču tas var būt ļoti labs cukura aizvietotājs, un tev būs daudz vieglāk gatavot saldus ēdienus. Grieķu jogurts ar proteīnu pulveri, auzas ar proteīnu pulveri, biezpiens ar proteīnu pulveri, mandeļpiens ar proteīnu pulveri, pankūks ar proteīnu pulveri. Tu jau saprati tēmu. Ninja krīmī saldējums ar proteīnu pulveri. Tātad tu vari principā uztaisīt jebko. Tavā diētā var būt ļoti daudz saldu ēdienu, kurus ēdot, tu uzņemsi arī pilnvērtīgas olbaltumvielas. Bet, ja tu olbaltumvielas uzņem jau pietiekami no ēdiena, sabalansējot, tad necenties vienmēr uzņemt vienveidīgi, miksētās oliņas, biezpieniņš, grieķu jogurtiņš, lielopiņš, vistiņa, lasīts, tuncīts un tā tālāk. Proteīna pulveris noteikti būs sabiedrotais, kas arī šajā visā ļoti labi iedarās, ja tev garšo saldi ēdieni. Un kā pēdējais, kas arī ir augsts kvalitātes makro uzturviela, jeb superīgi tauki, noteikti esi dzirdējis, jo daudzi šo reklamē un mēģina uz to izbraukt. Omega-3, jeb vienkārši veselīgās taukskābes, kuras mēs bieži caur ēdienu uzņemam maz. Un ne jau mēs neuzņemam omega-3, tāpēc, ka mēs no viņa speciāli izvairamies, bet katru dienu mēs nevaram iet uz zivju restorāniem. Tāpēc ir ļoti vērtīgi, lai uzņemt šīs veselīgās omega-3 taukskābes, lietojam omega-3 kapsulu formātā vai arī dzeram pa taisno. Ko tad omega-3 ietekmē? Locītavas sirdī un ļoti svarīgi iekaisuma procesus ķermenī.
Omega-3 nestrādā ātri, tātad nav, kad mēs vienu omega-3 kapsulu iemetam un aizmirstam par viņu un veselību uziet augšā. Ilgtermiņā ir jālieto omega-3. Kā jau ar daudziem uzturu bagātinātājiem, vai īstenībā principā vispār ar uzturu, tas nav tāds īstermiņa ieguldījums, tā ir ilgtermiņa investīcija. Tāpēc ļoti svarīgi, lai visu šo informāciju apkopotu un tu dabūtu vislabāko rezultātu, tev ir jāizveido paradumi, jeb ieradumi, jeb rutīna, sauc kā tu vēlies. Un ja tev vajag varbūt kādu komandas biedru, kas varētu tev palīdzēt izveidot šo rutīnu, jeb atbalstīt tevi tavā ceļā uz tavu vislabāko versiju, formu, nekautrējies, droši raksti man personīgi vai arī EN Lift Club Instagramā un kļūsti par mūsu klientu jau šodien. Visādi citādi es pateicos, ka pavadījām manīm tik ilgi laiku, un ja jau esi izturējis līdz pašām beigām, varbūt tev vēl ir 5 sekundes, lai uzspiestu laiku, iekomentētu varbūt to, kas tev likās visinteresantāk, vai arī kādu tēmu tu vēlies dzirdēt nākamajā video. Piesako, ja vēl neesi piesakojis. Mani tu vari atrast zālītē, loģiski. Vai virtuvē arī var man atrast. Vēl vis kaut kur var man atrast. Bet pavisam nopietni, mani tu var atrast Instagramā, manas podcasts, visus mūsu video YouTube. Neaizmirst arī piesakot Spotify. Un varbūt tiem 3 cilvēkiem, kas klausās man caur iTunes, piebiedrojies arī viņu bariņam, lai nav tik vientuļi. Visādi citādi. Ja vēlies vēl vairāk mūs atbalstīt pēc mūsu merču, un es, man liekas, jau sāku šito outro vilku garumā, tāpēc tā pasveicini gaļas pitons. iTunes? Kas tas iTunes ir? Kur es pats sev nodevu, es esmu vecs, es pateicu iTunes, Apple podcasts. Es taču nezinu, Spotify.